Nu, lūk, te mēs redzam Dragon Maverick 10,000 inču, kas ir atnākusi mums no ārvalstīm. Pēc tehniskiem parametriem ļoti laba. Pirmais iespējas pēc izpakojuma, kad arī diezgan kvalitatīva. Kas ir interesanti, tad mūsu tirgum ir piedāvājums uzrakstiem krievu valodā, kas arī ir interesanti. Visā visumā viņš izskatās labi. Mēģināsim saprast, kas ir lācītiem vēderā. Vinčas labajā pusē redzam planetārā pārvada korpusu, kuram ir gala vāks. Un šis gala vāks ir saskrūvēts ar daudzām mazām seškantu skrūvītēm, kas, es domāju, būs ļoti labi. Apkalpošanas ziņā jau var atskrūvēt reduktoru vāku, paskatīties, vai nav ūdens iekšā salījis, un sasmērēt jaunu smēri, neņemot nost visu vinču no automašīnas. Nu, esam veiksmīgi atskrūvējuši aizmugurējo vāku, vai sauksim to par reduktora vāku, un pamēģināsim paskatīties, kas te mums šim te lācītiem vēderā šeit notiek. Izņemsim beidzamo skrūvi un paņemsim nost gala savienojumu. Tātad, ko mēs te redzam? Redzam smuku blīvīti, kuru iespējams ir nomainīt. Redzam planetāro pārvadu, kurš ir skaisti sasmērēts ar attiecīgu smēri. Un redzam arī vāka korpusu, kurā iekšā ir zobratu pārnesums ar visu asi. Un izskatās, ka izpildījums ir diezgan kvalitatīvs. Vismaz pēc šī te pirmā acu uzmetiena. Paskatīsimies, kas nu mums tur tālāk darās. Bet jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka šī konstrukcija iespējams ir diezgan racionāla. Tā, nu lūk, šeit esam izņēmuši ārā no augšas šo te pārslēgu reduktoru, kurš pārslēdz brīvrumbā. Un te mēs redzam planetārā korpusa iekšpusi. Smuki viss atstrādāts, sasmērēts ar smērīti. Šeit ir šis te pats planetārais pārvads, kuru arī pamēģināsim tūlītās izjaukt un paskatīties, kas tad tur lācītiem vēderā. Tātad redzam mēs šādu te izstrādājumu ar nosaukumu planetārais pārvads 3 pakāpju, kurš arī skaisti sasmērēts, sazīķēts ar smēri. Redzam arī planetārā pārvada tātad pašu rumbu, kas arī ir smuki tā kā visa sasmērēta un sazīķēta. Nu, kā arī vēl viens pārnesuma pāris ar platiem zobratiem, kas arī ir kārtīgi sasmērēts. Un abi divi kopā viņi izskatās lūk šādi. Viens dievs, viens
resns. Nu, lūk, esam nonākuši līdz motoram. Skrūvēsim motoru divas garās špīkas skrūves un pamēģināsim atvienot motoru no vinčas korpusa. Un ko mēs te redzam? Redzam mēs te vairāk vai mazāk smuki apstrādātu rotoru ar galā hermetiskajiem gultņiem, kā arī pašus tinumus. Paši tinumi. Un viss izskatās ļoti, ļoti labi. Tā. Nu, ko mēs redzam no motoriņa? Sāksim ar to, ka šis ir aizmugurējais gala vāks, kas sastāv no alumīnija korpusa un šo te gumijas blīvīti, kas neļauj tomēr neturumiem un mitrumam trāpīt iekšā motoram. Bez tā visa gultņa sēdvieta ir aprīkota ar atspērīgo paplāksni, kas viņu visu laiku piespiež klāt pie gultņa šajā te vietā. Ja mēs papētīsim oglītes un to izvietojumu, tad mēs redzam to, kā viss korpus ir izgatavots no metāla. Tātad metāla skrūvēm tiek pieskrūvēts tepat klāt pie korpusa, ir izmantotas šādas te veida lokšņa atspērītes, kas piespiež šīs te oglītes pie rotora. Un, kas vēl ir interesanti, ko es tikko arī pamanīju, kad ir šādi te iezāģējumi ar domu, ka šīs te rotors nevis vienkārši ielikts, bet arī nobalansēts. Tātad cilvēki tomēr ir padomājuši par to, lai šī iekārta darbotos pienācīgi un kvalitatīvi. Nu, lūk, esam nonākuši līdz tai stadijai, kad varam atskrūvēt un paskatīties, kas notiek laucītim pašā vēderā. Tātad šis te rotors nāk kopā ar alumīniju korpusu un mēģināsim viņu kaut kā dabūt ārā no turienes. Tātad mums iznāca ārā šī te detaļa, ko sauc par bremzēm. Tātad bremzes ar visiem 3 galiem, ko mēs redzam šeit. Šeit mēs redzam gultni slēgto, kurā rotē motors, un buksi, kurā kustās pati spole. Tātad spole ir lūk šī. Te mēs redzam cauri zobratiņu otrā galā, kas nodrošina savienojumu ar reduktora pārvadu. Un šeit iekšā mēs redzam virsmu un vietu, kur darbojās lūk šī te bremze. Bremze, kas ir ļoti elementāra, bet ļoti labi pilda savas funkcijas. Paskatoties tālāk, mēs redzam šo te otru korpusu, kas arī ir izgatavots no alumīnija, pieskrūvēts ir ar mazām skrūvītēm no šīs puses,
Un pa vidu redzam šo te plasmasas buksi. Tātad, kur ir zobrats, kurš arī ir planetārā pārvades sastāvdaļa. Un redzam, ka viņš ir pieskrūvēts lūk ar šādām te mazām skrūvītēm. Lūk, tas ir arī viss ļoti skaisti, vienkārši, elementāri un izturīgi.